Es sāku nodarboties ar atkritumu šķirošanu, jo man sievai tas ir ļoti svarīgi. Nezinu, kāpēc, lai nu viņa pati stāsta. Atkritumus sāku šķirot, jau neatceros. Man liekas, tad, kad parādījās kaut kāda informācija par to, ka var un vajag, un ka tas ir forši, pirmā motivācija noteikti bija, ka varam labi neglābt pasauli, bet vienkārši kaut ko labāk izdarīt. Tas baigi daudz resursus no manis, izņemot laiku, varbūt neprasa. Man varbūt bail vienkārši ticēt, ka mums, 100 gadus palikuši, un tāpēc kaut kas jāmēģina izdarīt maksimāli daudz. Tas čakars, piemēram, buņģas, burkas, tur mazgāt, ņemties. Nebūtu man tāda sieva, droši vien, ka tās lietas netiktu sašķirotas. Viņš ir izdomājis, ka šito piemēram, atrod, ka ievārījums sabojājas leduskapī burciņā. Viņš paņem visu burciņu izsviež atkritumos, kas, dažreiz es saprotu, ka tur jau vairs nav. Un tad man ļoti grūti, jo man patīk viss, ka ir salikts kastītēs, arī prātā. Un tad, ja tā ir izrunāts vienreiz, tad man gribās ļoti, lai tā arī notiktu. Un tad mums ir strīdi un garas pārunas visu vīram vienmēr, ko tu atkal piekasies, tas taču nav tik svarīgi, un man atkal liekas, ka tieši tā ir jābūt. Tagad pat bija forša majonēze bija uz akciju, bet šitās paciņas, viņas nešķirojās un tie būs sadzīves atkritumi, kamēr Inga parasti pērk majonēzi burciņās. Piemēram, majonēzi es vispār nelietoju, bērniem arī nelieku. Vīrs, piemēram, ja viņam beidzās, tā ir viņa atbildība, ja viņš nav uzrakstījis, es viņam nenopērku. Būsim godīgi, šobrīd to eko bāž priekšā un pakaļā visam, kas ir eko un kas nav eko un ko, kurš ar to saprot. Un tāpēc es cenšos vairāk veseliem saprātam uzticēties šajos jautājumos. Bet šī iemesla dēļ, piemēram, es nekad arī citreiz, ka man liekas, labi, tur bērniem bērndārzātos šokolādes biespieniņus pērk. Viņi zina, kas tas tāds ir, un viņi man stāv pie vitrīnas un prasa un tā. Bet viens no lielajiem iemesliem, tāpēc, ka tas iepakojums ir tāds, ka tu neko viņi neizdarīsi. Plus nākošais, kāpēc šokolāde, kāpēc tu vienkārši biespieni nopērc un tur. Ar to gatavošanu ir tā. Es labprātāk ēdu to, ko es pats esmu gatavojis. Mēs jau pie pavari, kas ir un varitron, lai pielot karoti, un karotadot. Uz vīra sātīgā, Ar sālī pipariem, uz vīra garšīgā. ar vircolos bērniem. Mans kungs jau prasa un atkal kungs vienmēr prasa. Vēl man parasti stāv noslēptas kaut kur pāris paciņas ar roltoniem, kad naktī baigi ēst sagribās. Bet tā būtu lieta, ko es noteikti būtu gatava pamēģināt. Varbūt, to es varētu iebarot vīram ar to, ka tur labāk, jā. Mākslīgā gaļa, sojas gaļa, kaut kas tāds? Nē. Bet šeit uz vietas Massalcā mēs esam atraduši, ka savu krejumu varam iet ar trauciņu nopirkt, un to mēs visu laiku. Es, piemēram, līdz tādam līmenim, ka es aizēju veikalā krejums nav, tad es nepērku, tad es varu dzīvot bez vīrs pārnāks droši vien arī ar to plasmas trauciņu. Bet ņemot vērā, ka tagad ir 2 veikali, tad tas ir retāk. Ar mani atkal runā, kājas runā rītā, vakarā rāmā. Ar mani atkal runā, kājas runā naktī tās. Runā daudz, sāk sevi atkal liek, iegrim tevi atkal liek, aiziet kopā sapņu tālumā nezināmā. Ar mani atkal runā, kājas runā rītā. Nav tik traki. Es biju, joprojām esmu ļoti regulārs lielās talkas dalībnieks.
Nu, pirms 10 gadiem situācija bija krietni smagāka. Šobrīd lielā talkā jau ir jādomā, kurus krūmus patīrīt, kuras lapas sagrābt, jo tādas, teiksim, ceļa malā musaru kalni un nelegālās izgāstuves tādas, protams, ir uzplaiksnījumi, ka te pat vietējā Skaņākalna mežā kāds ir aizvedis tur māju tīrīs, ja, vai ievācies jaunā īpašumā un busiņa aizvedis kaut ko izgāzes. Tā reizi 2 gadā kaut kas tāds gadās. Bet kopumā es domāju, ka tā situācija ir krietni labāka nekā bija. Tu nesaki jā, vai gribi pasēdēt divatā? Tu nesaki nē. Skan telefona zvans un nesaprast to man, ko tādai. Promo, tāpēc, ka tur ir daudzumā, mēs tiešām tā kā pakās lielajās uzreiz pērkam. Mēs kaķim periodiski iepērkam pārtiku, lai viņam būtu dažāda. Izdevīgāk ir pirkt uzreiz visu lielo iepakojumu, tāpēc, ka tad mājās noteikti vienmēr kaķim kaut kas būs. Droši vien, ka šoreiz kaķim būs kaut kas ar medījumu. Tā Rīgas balzāma končus, kā končus nav, bet te ir viss kaut kas sērenādi, vāverīti, tur magoļi, vai man tādus ņemt un miksēs, vai tad paņemt kastes? Jā, tad kastes, bet tad 4. Jā, viss. Majonēs nevar ņemt visu iepakojumu, tāpēc, ka tam ir derīguma termiņš ātrāks. Es cenšos, nav tā, ka es to pilnīgi ignorēju, bet man arī nav dzīves pašmērķis, varbūt, kad pirkt tikai to, kas ir pārstrādājums. Tas, kad vīrs pārsvarā mēģina atbalstīt, un nav perfekti, bet droši vien nekur nav perfekti. Bērniem būs perfekti, ka viņi izaugs. Planēta mums ir viena, bet galvenais jau planēta ir liela. Latvija mums ir viena. Un es domāju, ka mēs esam ļoti daudz jau aizgājuši, ļoti daudz labas lietas ir izdarītas. Tad pēc to pašu redzot, piedaloties lielajā telkā, es atceros, ka mēs augām, nebija vispār nekāda atkrituma apstrāde. Kas bija mežmalā, bija bedri, kur viss tika sabērts un norakts, un būsim godīgi, tā tas bija. Un šobrīd jau ir ļoti, ļoti labāk. Un es ticu, ka mēs varam vēl, un būs labāk, un kopīgi uz to ejam. Mācamies no kļūdām, tas pats depozīts, nav noteikti labākais risinājums. Bet tas ir solis pareizajā virzienā. Un būs labāk, un bišķiņ piespiežamies un mainām tos paradumus lēnām, pamazām. Varbūt, ka nevajag lekt uzreiz pāri visiem izaicinājumiem, bet pa solim. Un droši vien, ka šāds te filmējums arī, raidījuma cikls, mācīšanās par to, tas ir tas solis tajā virzienā, jo tas virziens ir pareizais, absolūti. Bet kā mēs nonāksim līdz gala rezultātam, es nezinu, bet ejam.